spilvenos pāri seksim palabūs. Ivars Goliņš! Priecājos. Par to bija liels prieks un gods kopā ar Aišu uzstāties. Domāju, pa lielam viss bija kārtībā. Ar skatos to, ko mēs izdarījām, tas emocija bija un priecājos ar par rezultātu. Ivars bija pelnījis to. Mēs bijām kopā ar jau pazīstamiem māksliniekiem un nevar zināt, vai te palīdzēja, pieņemsim, Ivara gadījumā Aiša. Vai arī tas ir tikai tīru uz Ivaru. Tad nevar saprast īsti, bet katrā ziņā man liels prieks ir. Viņam tiešām bija ļoti smuks priekšums un foršs tiešām. Malacis. Šodien ir Lieldienas un jūs skatītāji visu to zinat un paldies visiem šiem lieliskajiem mūziķiem un žūrijai un dalībniekiem un visiem klātesošajiem, kur šovakar atbalstīja nēdušās ģimenes un centās pabarot viņas pēc iespējas vairāk. Man ir tas gods kopā ar Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu paziņot, ka mēs šovakar esam saziedojuši 35 638 latus. Tas nozīmē, ka mēs palīdzēsim 4192 ģimenēm. Paldies, sirsnīgi! Es domāju, skaļi aplausi visiem, kuri šovakar ir palīdzējuši, kuri ir ziedojuši un visiem, kuri vēl to darīs. Paldies jums liels! Paldies, varbūt vēl, Rūta, ir kāds vārds. Jā, es paņemšu plakātiņu, lai tev... Es domāju, mēs esam sagādājuši sirsnīgu lieldienu sveicienu tiem, kuriem pašlaik neklājas viegli. Bet mēs esam parādījuši, ka, ja mēs to varam, tad arī Latvija var. Paldies jums! Kaut ko tādu es izbaudīju pirmo reizi, kad es stāvu uz skatuves, tu dziedi kopējā dziesma, visi kopā dziedam, un skatītāji dzied līdzi un piecēlušies kājās ir un aplaudē un smaids sejā, var redzēt, ka viņiem tas nav tik tāpat vien, ka smaidīšanas pēc, bet tas viss nāk no sirds un tās lieta, ka visu saziedojām tām daudzām ģimenēm un palīdzējām un tiešām, mēs tiešām to spējam izdarīt visi kopā un tas bija tik sirsnīgi un patīkami. Visi